Ir klāt panorāmas laiks, labu vakaru, ieskatīsimies dažos šī vakara tematos. Parlamentāro izmeklēšanas komisiju par Rīdzenes sarunām vadīs Ingūna Sudraba. Vairums no komisijas rosinātājiem ir sašutuši par šādu deputātu izvēli. Veselības ministre un ģimenes ārste meklē kompromisu divpusējās sarunās. Līdz šim izdevies vienoties par jaunu darba grupu un plašāku tikšanos. Krīze Zviedrijas valdībā, slepenas informācijas noplūdes dēļ no amata atkāpušies 2 ministri. Un turpinās Kurzemes loka elektrolīnijas būve. Plānots, ka 127 miljonus vērto projektu varētu pabeigt jau pēc 2 gadiem. Nodokļu reformā un citi gaidāmie koalīcijas darbi tiek piesaukt